Neko sen tas notikās, gadskārtējā dzimšanas dienā. Vecais tēvs man dāvāja savu tēvu šķūni. Šķūnis nebija neko liels, 6x4 metri. Un vēl naina. Labi jums, ka nodarbots. Pirmo reizi, kad iekšā gāju, sarāvās man seja. Šķūņu stūrī klusi rāmi, skuma ēremreiz. Te nu draugi jāteic tā, biju tā kā šokā. Jo man naina, pašam savs būs ēremreiz. Man ir visi instrumenti, stelats, slēgas, skrūvgriezis, drāšu pirstas, šmirģelis, tie būs labi palīgi. Pirkšu skāpju šķīdumu, kodināšu rūsu, un vēl naina, lai man smuks ir ērempreis. Man jau likās, viss ir labi, rāmis, stūras, spoguļi, feiļas, pieķi, rumba. Sagatavoti gods godam, ņemšu krāsu špakteli, neķelēšu rāmi, arī naina, lai man jauns ir ērempreis. Nu ir Hellers sataisīts, izstūmu to pagalmā, saules spoži atspīdēja rāmim pašā zenītā. Sabrauc reģionālā prese, ieliks bildi avīzē, un vēl naina. Varbūt rādīs panorāmā. Mēs ar draugiem pārbaudījām, cik viņš ātri uzminās. 2 stundās aizbraukt brīvi, varu es līdz sēnītei. Sestdien tieši baznīcā, nolūkšos par veco tēvu. Mācītājs teiks naina, lai tev labs ir ērempreis. 1, 2, un tagad. Reāls augs ir iestājies visapkārt. Iespējams, ka kāds no jums ir komā. Apdirsies ir faktiski viss spējs. Tas ir mans ērempreis. Reāls augs ir iestājies visapkārt. Iespējams, ka kāds no jums ir komā. Apdirsies ir faktiski viss spējs. Tas ir mans ērempreis.